Renārs ar smago pasta somu plecā devos uz Graudu ielu, lai tās iedzīvotājiem izdalītu pastu, žurnālus, laikrakstus un, protams, arī vēstules. Graudu ielas 3. mājā dzīvo arī pelēni Pīks un Pīka. Mjau. Pirmajam dzīvoklim 2 vēstules un rēķins par telefonu. Tā. Pirmajā numuriņā. Tā. Otrajam dzīvoklim 1 vēstule un tas šoreiz arī viss. Mjau, tā. Un 3. dzīvoklītim. Hei, paskat. Žurnāls Ēzis. Paga, 3. dzīvoklis. Tas taču ir pelēnu dzīvoklis. Un katru mēnesi 1 reizi viņi saņem ēzīti. Pagaidiet, nelieciet ēzi kastīti, nelieciet, mēs nākam. Renāri, labdien, Renāri. Labrīt, pelēni. Nu, lūdzu, jums ēzītis. Paldies. Saņemiet savu žurnālu. Neatskatamies, ātri. Par ko tad šoreiz ēzis stāstīs? Liekas par putniem runas, Renāri. Jā. Iepazīsti putnus un nedari tiem pāri. Mēs nekad nedarām pāri putniem, vai ne? Mēs taču viņus barojam. Pareizi tā. Mīklas, paskaties, Pīt, vai arī mīklas ir. Jā, pagaidi, tu paskatīsimies, vai ir mīklas vai nav. Kā tad bez mīklām? Skaties, tā, klausies uzmanīgi. Tā, bez sirvjā, bez bluķa uztaisa māju. Kas tas ir? Kas tas ir? Bez cirvja, bez bluķa uztaisa māju. Nē, es nevaru iedomāties. Kas var uztaisīt māju bez cirvja, bez bluķa? Nē, es nezinu. Varbūt jūs zināt, Runci, Renāri? Jā. Tas jau laikam būs putns. Un tā māja putna līgzda. Mjau. Tā, bet kas man ir 4. dzīvoklim? Tā. Ārē, pelēni. Paskat, 4. ir viena avio vēstule. Tā nākusi, ja pareizāk sakot, lidojusi no tālienes. Mjau, re? Tā ir no ārzemēm runas, Renāri. Jā, ja izpēta marku, var zināt, no kuras valsts vēstule sūtīta. Tā, pagaidiet. Zinu, šī te būs no Zviedrijas. Jā, es to pazīstu. Tas onkls uz markas ir Zviedrijas karalis. Jā, pareizi. Tā, nu, liksim tik iekšā tā. Fū! Lieku tās vēstules kastītēs. Jā. Bet soma are, kā nekļūst vieglāka, tā arī nekļūst. Esmu izstaigājis tikai dažas ielas, bet jūtos tik piekusis. Mjau. Pīk, ko? Mēs varētu palīdzēt, Runci, Renāri. Pīks varētu nest somu, vai ne? Un skatīties adreses. Bet es saliktu vēstules kastītēs. Jā, Runci, Renāri. Lūdzu. Ja jūs mums to somu uzticat,
uzticētu, viss būtu kārtībā, vai ne, Pīka? Būtu kārtībā. To jūs esat ļoti labi izdomājuši. Un tādā gadījumā es varētu doties uz pastu un kārtot pēcpusdienas sūtījumus. Tikai esiet ļoti uzmanīgi. Rūpīgi izpētiet adreses. Skatieties, vai dzīvokļa numurs atbilst vēstuļu kastītes numuram. Katram dzīvoklim ir sava kastīte ar dzīvokļa numuru. Nu jā. Mēs visi izpētīsim ļoti rūpīgi, Runci Renār. Vai varēsi, Pīk, izlasīt adreses, jo rokraksti ir ļoti, ļoti dažādi. Nu, ko tu, Runci Renār? Adresi taču katrs cenšas uzrakstīt glīti un salasām, vai ne? Labi, pelēni, vēlu sekmes. Kad soma būs tukša, nāciet pie manis uz pastu. Norunāts? Norunāts, Runci Renār! Pīka! Nu? Pīka, ko tu tur dari? Kā? Es lieku ezi mūsu vēstuļu kastītē. Ezi? Nu, bet Pīka! Mēs taču jau viņu saņēmām. Runcis Renārs mums viņu iedeva. Nē, tad mēs nebijām pasnieki. Tad mēs bijām tikai pelēni, Pīks un Pīka. Tagad esam pasnieki. Un es ielieku žurnālu 3. kastītē. Bet vēlāk, kad es vairs nebūšu pasniece, kad mēs nāksim mājās, es pat cauri viņu redzēšu, ka kastītē kaut kas ir. Un teikšu, skaties, Pīk, mums ir atnācis ezis. Tad mēs kastīti atslēgsim un ezi izņemsim. Ir taču tik patīkami saņemt pasta sūtījumu tieši no kastītes. Jā. Nu, labi, Pīka. Tā, tūlīt paskatīsimies, kas mums te ir. Skatamies. Tā, pagaidi. Nē, vēlreiz. Tā, skatamies, tā. Aha, skaidrs. Rīgā Graudu ielā 3, dzīvoklis 4. Graudu 3, dzīvoklis 4. Jā. Tā, godātajam Jē. Kas ir? Nekas nav. Godātajam Jē Ķīselim. Pīka! Pīka, ko tu smejies? Es nesmejos. Ķīselis! Kā var būt tāds uzvārds? Tas jau ir saldais ēdiens. Tikai jāzina, kāds ķīselis viņš ir. Dzērveņu vai mēleņu ķīselis. Bet varbūt ir uzputenis. Pīka, beidz! Jā, uzputenis. Nu, bet Pīka par uzvārdiem nekad nesmējas. Jā, bet tā ir apsaukāšanās. Un starp citu ķīselis ir ļoti jauks uzvārds. Jā, salds uzvārds. Nu, Pīka, beidz. Tā, 4. dzīvoklī dzīvo tēvots. Pīka? Nu? 4. dzīvoklī dzīvo tēvots, kurš vada trolejbusu. Nu jā, un viņa uzvārds ir ķīselis. Un nav ko tur zviegt. Jā. Un viņam ir arī kaut kāds... Viņam ir kaut kāds maksājums par telefonu. Jā. Nu jā. Es vairāk nesmiešos, ja? Liekam visu to Ķīseļa kunga kastītē un miers. Tā, labi. Tā. 4. Jā, nāču. Tā. Opa. Kārtībā. Tā, skatāmies tālāk. Tā. Rīgā Graudu ielā 3, dzīvoklis 5. Aha, dzīvoklis 5, godē B. Palāsītes kundzei. Kādai kundzei? Kādai? Pīk. Atkal būs lielie smiekli, vai ne? Nē. Nu, kādai? Palāsītes kundzei. Skatīsimies. Pīka, Palāsīte ir Beties tante. Nu jā, tā, kur strādā maizes veikalā. Pareizi. Tā. Pīk, par pasnieku gan ir interesanti strādāt, vai ne? Uzvārdi ir tik jocīgi, iedomāties nevar. Aha, metam iekšā, Pīka, nāc. Tā. Nāc tev palīdzi. 5, kastītē 5. Nu, met iekšā. Tā. Apā, ir, jā?
Skrien, Naču, skatāmies tālāk. Aha, tā, skatāmies tālāk. Tā, Rīgā, pagaidi. Apšu ielā, viens. Rīgā viens, dzīvoklis. O, dzīvoklis arī viens. God? Kamenes. Kam? Kamenes kundzei. Bitei. Ne taču. Nu, ko tu? Nē, kamenei. Paskaties, kamenei, nu. Pīka, tas uzvārds ir kamene, saproti, nu. Jā. Nu, jā, un tā kamene dzīvo Apšu ielā. Nu tad iesim uz Apšu ielu, jā? Pie kamenes kundzes. Nu, jā, ejam. Ko? Bet vai medus viņai ir? Ja vēstule būtu kādai Bites kundzei, tad adrese būtu Stropu ielā. Un kad mēs iedot vēstuli, viņa uzcienātu mūs ar medu, pīka ar medu. Ar medu, gudrnieci. Skrienam? Pīka, nāc. Apšu ielā. Skatāmies, kādi numuri. Tā, visa. Kur mums kādi mums redzē? Skaties, Pīkā, Apšu ielā. Numur 1. Jā. Skatāmies, kas mums te ir. Numur 1 ir. Paskaties. Un uz kastītes arī ir numur 1. Jā. Tas ir dzīvokļa numurs. Tā, ņem Pīkā. Ņem. Metam vēstuli iekšā. Pīk, ko? Skaties, redzi, kur zvana poga, piezvanīsim. Kāpēc? Nu, ko tu? Kamenes kundze izlidoja. Un redzēs, ka viņai ir kastītē vēstule. Jā. Un uzpienās mums medu. Jā. Pīka, pīk. Laikam mājās neviena nav. Es tā negribēju, Pīk. Kārtībā? Lūdzu, kamenes kundze. Ko tu, Pīka? Tikai telegrāmas adresātam nodot personīgi. Nu, tad ir jāzvana. Nu, jā. Tā, skatāmies tālāk. Tā. Kas mums te ir? Nākošā vēstule. Apšu ielā, numur 2, dzīvoklis 1. Pīka! Tur dzīvo Knābis. Knābis? Tā, skaties, Pīka, viņam ir vēstules. Ņem. Viena. Papā. Vēl viena. Tā, ņem 2, 3, 4. Vai, Pīka, šausmas, vesels 9 vēstules, vai ne? Varbūt tam Knābi kungam ir dzimšanas diena. Jā. Un tās ir apsveikuma vēstules. Laikam gan. Ejam? Ejam. Tā. Tā, skatāmies, kur tad nu bija. Tā. 3. Pagad, 3.